cilvēks, kurš nebaidās no vientulības, patiesībā nebaidās ne no kā. Un arī mēdz teikt, ka cilvēki, kur nebaidās no vientulības, ir viena no visstiprākajiem cilvēkiem. Un arī Dieviņš uzliek uz mūsu pleciem tik daudz, cik mēs varam panest, cik mēs esam stipri. Viņš nekad neliek uz mūsu pleciem vairāk, nekā mēs varam panest. Un dažāda veida grūtības dzīvē ir kā pārbaudījums. Salūzīsim vai nesalūzīsim. Ja nesalūzīsim, tad jebkura veida grūtības dara mūs stiprākus, gudrākus un vissmagākās, vissāpīgākās grūtības, patiesībā ir vislabākās dzīves mācības un vislabākie skolotāji. Tad, kad mums sāp visvairāk, tad liekas, ka dvēsele kliedz. Tās ir pašas vērtīgākās mācības. Un tas, ka cilvēks nebaidās būt viens, viņš nebaidās būt pats ar sevi. Jo daudziem cilvēkiem ir arī baila. Un cilvēkam nav bail iepazīt pašam sevi. Bez mazliet tā kā nostāties acis pret aci pašam ar sevi. Bieži vien tam ir vajadzīga tiešām liela drosme. Šajā sakarā var teikt arī, bieži vien mums ļoti patīk, vērst uzmanību uz citiem cilvēkiem. Runāt par citiem, komentēt citus, kritizēt citus. Un šeit jau darbojās teiciens, ka cita cilvēka acīs daudz vieglāk ir ieraudzīt skarbāk nekā savējā baļķi. Un tad, kad mēs kritizējam citus, citi patiesībā ir kā mūsu spogulis, kuros mēs redzam paši sevi. Ja ir kaut kādas lietas, kas mūs kaitina citos cilvēkos, viņi mūs kaut ko nokaitina, padara nervozus, tātad tur kaut kas ir. Un nevis problēma ir tai otrā cilvēkā, bet patiesībā tā problēma tevī. Un tu viņu ieraugi tai otrā cilvēkā, un tā problēma tevi sadusmo, sakaitina, Bet patiesībā tā ir tava. Tā ir tevī, nevis tai otrā cilvēkā. Pavērojiet, padomājiet un pasakojiet sev līdzi. Jo ne visiem patīk ieskatīties sevī. Daudz vieglāk to izdarīt ir skatoties uz otru cilvēku. Un ieraudzīt otrā cilvēkā trūkumus, ko viņš dara nepareizi. Sevi? Nē. Kaut kā tā.